Sveiciens jums visiem kriptomānijā, laukā ir gandrīz vai 40 grādi plusā. Esmu mazliet uzkarsts te tuksnesī, bet tas jau nemazina pašu ātrumu. Šodien izskatīsim vienu no platformām, ko mēs šeit atklājām. Šeit, es domāju, internetā. SpacePay, tātad kosmiskais maksājums, ar ko šis būs interesants, līdz apskatīsimies, tātad, kas tas ir, ko tas dara. Un, protams, kā mēs varam piedalīties, ja mēs gribam un atceramies. Visā šajās platformās mēs piedalīmies tikai ar ko? Ar savu riska kapitālu. Un riska kapitāls ir tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties šādos pasākumos piedalīties. Tā ir naudas daļa, kas nepaņems jums desu maizi un sieru no galda, ja nu gadījumā kaut kas nenotiks kā vajag. Bet šis ir cita tipa projekts. Šis ir projekts, kur fiziski kaut kas būs jādara, jātaisa nevis mums, bet tiem cilvēkiem, kas to projektu ir palaiduši. Ja? Tāpēc varam apskatīties, tātad, kas ir produkts, tātad revolucionāra maksājuma sistēma, kas ļaus norēķināties ar kripto patiešo, jebkurā veiklā, kur pieņem Android tipa tātad šīs te maksāšanas ierīces, jeb šo postu terminālu mums labi zinām. Ja? Un šajā gadījumā nevajadzēs pat nekādu tur karti vidutāju, varēs maksāt patiešo no kā? Noskanējot savu QR kodu maciņā ar savu maciņu. Tātad tas arī, protams, ir labi. Kas tad šo te varētu lietot? Kas to lietos? Nu, protams, kripto ir labāks par skaidru naudu, vienkārši labāks. Ja? Līdz ar to šajā gadījumā mums nav pat jāpārsūt uz savu kontu, kur mēs, piemēram, izmantojam savu Master vai Visa karti, kur mēs ielādējam kripto un pēc tam norēķinamies veiklos. Mēs pat no sava maka digitālā varēsim samaksāt. Tāda ir šī ideja. Šī ideja, protams, sen virmo gaisā, kāds visu laiku mēģina viņu realizēt, lai SpacePayam izdodās. Ja? Tad kur varēsiet maksāt pat no augstā maka, ar MetaMask, ar Coinbase maku, tātad jebkuru maku, tad 325 maki būs sadarīgi, ja? Kas, protams, dod fenomenālu iespēju. Ja? Kas šobrīd notiek? Šobrīd, protams, notiek naudas vākšana, tātad pre-sales, ja, te pat īstenībā ir iespēja paskatīties, parunāties ar pašu komandu, ja, var pieteikties viņu kalendrī, pieteikt laiku un parunāties ar viņu komandu, ja, tā kā šāds te pasākums, un līdz ar to par pašu Space komandu var izlasīt, vai SpacePay komandu var izlasīt šeit, Džeki nāk no Lielbritānijas, tad Anglijā šis pasākums tiek radīts. Neaizmirstam, protams, pievienoties arī aktīvajām kopienām, tā kā Twitterim un Šmiterim, ja, tā kā es pārstākšu apakaļ, ja, un citām kopienām, kur viņi atrodas, ja, lai tātad uzzinātu vairāk, tad, protams, ir viena no retajām reizēm, kad jūs varat tiešām kaut ko uzrakstīt un sazināties, ja. Līdz ar to šis nav tāds kaut kāds, varbūt, tip-top tur meme-coin projekts, šis ir projekts, ko mēs parasti liktu, teiksim, tādā ilgtermiņa vidējā riska pakāpē, vidējā riska, tāpēc, ka tiek reāli radīts produkts, kurš var vai izveidoties par veiksmīgu projektu, vai arī, protams, neaiziet līdz galam. Ja? Līdz ar to tur ir tas kā saka, risks un ieguvums, sadaļa, ja, šajā gadījumā. Lūk, un mēs varam piedalīties pirms pārdošanā šī, lai atbalstītu šo te projektu. Viņi izlaiduši tātad savu tokenu, pre-sales, SpacePay invest in tomorrow today, tad ieguldiet rītdienā šodien. Kā vienmēr solījums nākotnē, un kā jūs redzat, tajā brīdī pavisam nesen šī pirmspārdošana ir sākusies un ir jau savākts gandrīz vai $500 000 dolāru. Kā vienmēr var norēķināties ar dažādām kriptovalūtām, tam jums ir nepieciešams kripto maksa, kripto birža un tā tālāk. To visu jūs varat atrast zem video aprakstā, ko tieši mēs jums varam palīdzēt, kā solim tur iet cauri. Ja esat visam jauns kripto draugs vai kripto entuziasts, ja, tad, protams, pavisam atbildīgi. Nelicam uz karstām ausīm visos šajos projektos iekšā, un tad atcerieties, šis aizņems vairāk laika, ja, un līdz ar to šeit visur apskatīties. Ceļa karti uztaisīt ļoti interesanti, tad jāuzklikšķina virsū, un tad jūs varat palasīt, tātad, kas etapu pēc etapa notiks, tad sagatavošanās palaišanai, tad, protams, community veidošana, pirmspārdošana slēgšana, otrais rauns, token izlaišana centrālās un decentralizējās biržās, API integrācija, tāds visādas tā kā tehniskas lietas. Protams, kur viņiem atrast sevi tirgu. Tirgus ir diezgan plašs, sevišķi kripto tirgus, teiksim, ir augošs, cilvēki, kam ir kriptovalūta, kur grib ar kriptovalūtu norēķināties, ir arvien vairāk, un kļūst arvien vairāk, bet, protams, tā kritiskā masa varbūt vēl nav sasniegta, līdz ar to tas tiešām tā kā nākotnes projekts. Kā nopirkt, tad savienojot savu maku, šajā gadījumā MetaMask ir ideāls variants, kā to izdarīt. Protams, līdz ar to ieskaitiet MetaMaskā savu Ethereum, BNB, Matic, USDC, AVAX vai Base vai ar bankas karti varat maksāt. Tālāk tātad pāriet uz otro soli, pietiekamā apjomā tad tālāk, un samainīt makā uz Space monētu, ja? Un tokens ir jūsu swap tokens, uz spēju nopērciet tokenu un tālāk tad samainīt šos tokens jau uz šo te SPY tokenu. Tokenomika
Te var apskatīties, kur tiek tērēts. Pirmspārdošanā no šiem 34 miljardiem tokenu pirmspārdošanā būs 20%. Tad attiecīgi 18 ir novirzīts strateģiskām partneru attiecībām, kā tāda ekosistēmā iespējams pieļauj arī atbalstīs kaut kādu kopienu vēl tur kaut kur. 18% mārketingam, 17% tātad atbalstīs, kopienas atbalstīs būs šeit, ja, un rezerves fonds 12%, kādiem liekam, un attīstītāji paši sev paņem 10%. Ja. Principā šos te var skaidīt kopā, jebkurā gadījumā tādā veidā. Maza daļiņa tāda komandai paliek. Attīstītāji, komanda un developments, developmentam 10%, tātad droši vien, ka tiks piesaistīti ārējie spēki, tiem tiks novirzīts 10%. Teiksim, tāds puslīdz mīnus sakarīgs tokenomiķis, ja šajā te gadījumā, kā es saku, parasti vajag saprast, kur šāds projekts jūsu stratēģijā ietilpst. Ja jums nav stratēģijas, tad noskatieties mūsu bezmaksas meistarklasi, ejiet uz cryptomania.lv, atrodat dzelteno lielo pogu un bezmaksas meistarklasi, kur mēs tieši par šo te stratēģiju, kura strādā šajos tirgus apstākļos, arī runājam. Šeit ir dažādi jautājumi un atbildes. Kā vienmēr, ja jums netulkojās lapa uz vajadzīgo valodu, šeit ir dažas valodas, kur viņi ir iztulkojuši paši, un kā vienmēr labais taustiņš, un ja jums iestatījumos ir attiecīgi latviešu un krievu valodu, tad jūs varat vienkārši palasīt to visu latviešu vai krieviski. Ja? Neaizmirstam, ka varam šajā gadījumā pievienoties Telegram grupai. Tā kā 5700 biedri jau šobrīd ir šajā pasākumā, tātad tas jau nav pavisam svaigs jauns, bet ir tomēr tāds, kas jau tā kā ir pastrādāts, kas ir labi, tas ir tāds labas ziņas par šādiem te projektiem. Un X-series tieši tāds pats, tad X-series tieši tāds pats, ja. Šajā gadījumā X arī neiesim iekšā, X-series tāds pats ir un viss tur notiek, ja. Nu, manuprāt, ja jūs domājat, teiksim, piedalīties kādā projektā, kurš kaut ko attīsta, un ir interesants, ja, ar kaut ko tādā veidā, līdz ar to varbūt, kad ir vērts paskatīties un iegādāties kaut kādu tokenu daļu, bet kā es jau teicu, tikai ar savu risku kapitālu, un atcerieties, šis būs ilgāks projekts, lai gan, protams, iespējams, kad pēc palasot dziļāk šo te roadmapu, ja, roadmap vai balto papīru, kas ir šeit paslēpts, kas šādam te projektam noteikti ir vajadzīgs, ja. Ja mums rodās pilnīgāk izpratni un sapratni par to, cik kas ir kādā veidā šeit jau izdarīts un kas uz priekšu tiks vēl darīts, tik tā laikam neapskatās. Respektīvi, tur bija vai tuk-tuk, zilie motociklīši, ja, kuriem būs arī coins un tā tālāk. Tas joprojām ir izstrādes stadijā. Ja. Nu, tieši tā, turam savus šos te pasākumus, tātad potenciālus coinus ilgāk, ar domu, ka viņi kaut kādā brīdī atmaksāsies. Ja jūs gribat, teiksim, iegūt citu veidu stratēģiju, pārliecinošāku stratēģiju, nespekulēt ar kaut kādām lietām, kāds nākotnē var izvērsties, negaidīt 200x vai 300x, ja, tad jums ir vajadzīgs noklausīties mūsu bezmaksas meistarklasi un turpināt jau sekot tālāk. Ar kuri komanda, tad reāli cilvēki, ja, reāli štēlēs visiem, var uzklikšķināt, turpināt pat virsū uz viņiem, ja, Hamza. Nevar uzklikšķināt, ja. Tā kā, viss kā kārtīgā biznesa plānā aprakstīts. Un varbūt par rētai reizē šeit mūsu kriptomanijas, kā saka, entuziastu klubam, vai kā varētu teikt, kopienai, mēs varam arī parādīt tādu vidējā riska. Vidējā riska tas ir pēc mūsu stratēģijas, ja? Lai saprastu, kas ir vidējā riska, tad jums noteikti vajag noklausīties šo te mūsu meistarklasi, ja? Tur mēs detalizēti izstāstam, kas ir vidējais risks, kas ir augsta riska, kas ir zema riska vietnes, kur var ieguldīt, un tad jau tālāk iet uz priekšu. Tā kā kaut kā tā, SpaceX, tad, principā, pats pasākumu iegādāt, vienkārši tad savienojam maku, connect your wallet, ja? Izvēlamies attiecīgi tātad, kuru mēs gribam, un kurā mums ir ieskaitīta kriptovalūta. Kriptovalūtu mēs nopērkam, iegādājamies biržā, Binance, Bybit, OKX. Tās ir 3, kuras mēs aktīvi paši izmantojam. Kopumā mums ir izmantojami vairāk, bet tās ir 3, kuras mēs paši aktīvi izmantojam. Ja? Linki, lai izveidotu savu kontu, ir zem šī video. Protams, izmantojot mūsu linku, jūs dabūtu ekstra bonus. Ja? Tur no biržām arī tādā veidā, tā viņi kaut kādā veidā atbalsta mūsu kopienu un jūs un mūs. Tāpēc, jā, izbaudiet šo kripto pasākumu šeit tagad no Emirātiem sēžot šeit pēc konferences kārtējās lielās. Protams, nākotne rādās arvien rožaināk un skaistāk, un ir prieks, ka esam šajā te lauciņā iekāpuši jau agrāk, bet katrā ziņā nekas nav nokavēts arī tiem, kur tagad tikai sāk, bet jums ir jāsaka pareizi. Un ja jums nav nekāda jausma, kā sāk pareizi, tad cryptomania.lv ir jūsu labākais sākums. Kāpēc labākais sākums? Tāpēc, kad skaidrs ir, kad visi sākumā zaudē kaut kādu kapitālu, bet jums ir iespēja šo puslīdz jau sagatavoto kapitālu, riska kapitālu tā kā nezaudēt visu uzreiz vai neiebraukt reālos mīnusos, nezinot, ko es daru. Bezmaksas meistarklasi šeit, spiežam virsū, reģistrējamies,
klausamies, mācamies. Ja izvēlēsieties arī darboties tālāk ar mums kopā, mums ir soli pa solim jau tālāk arī tā kā pirmie soļi un pat uzrāviens 2.0, kas ir aizvedījis jūs tur cauri visādām sarežģītām stratēģijām līdz pat pašam tradingam, ja, un brīnišķīgas lietas notiek. Tā kā paldies, ka jūs esat. Spēj šodien kopā ar mums mūsu mazajā video apskatā. Lai jums visiem izdodas, visiem veicās, links uz šo te protokolu ir tātad zem šī te video, lai jūs atnāktu uz īsto lapu un viss jums sanāk. Paldies par uzmanību. Sveicieni no karstās pludmales. Pagaidām. Čau.